Es esmu vērtīgs arī tad, ja kādam nepatīku. Robotiņš Finčs dzīvoja mazā, saulainā ciematā, kur visi viens otru pazina. Viņam patika spēlēties ar ciema bērniem, braukt ar savu nelielo trīsriteni un būvēt toņus no koka klucīšiem. Tomēr kādu dienu notika kas dīvains. Finčs piegāja pie bērnu grupiņas rotaļlaukumā, bet viens zēns vārdā Ralfs sažņaudza rokas dūrēs un paziņoja: Es ar tevi nespēlēšos, tu esi garlaicīgs. Finčam antena ietekās dzeltenā krāsā. Tas bija signāls, ka viņš jūtas nērti un ir apjucis. Viņš klusēja, jo galvā sāka raisīties domas. Varbūt viņam taisnība, varbūt es tiešām esmu garlaicīgs. Tajā brīdī pie viņa pienāca Emīlija, viņa gudrā un mīļā draudzene. Hei, Finčs, viņa teica, piesēžot blakus. Izskatās, ka tava antena nav zaļa. Kas notika? Finčs izstāstīja visu. Emīlija smaidīja un paņēma viņu aiz rokas. Zini, Finčs, ja kādam tu nepatīc, tas nenozīmē, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā. Tas tikai nozīmē, ka tas cilvēks un tu vienkārši esat atšķirīgi. Bet kā tad zināt, vai es neesmu garlaicīgs? Finčs jautāja, antenai mirgojot. Cilvēki reizēm saka lietas, kas patiesībā vairāk pasaka par viņiem, nevis par tevi. Varbūt Ralfs šodien ir sliktā noskaņojumā. Varbūt viņš pats jūtas vientuļš vai dusmīgs. Tā ir arī psiholoģijā. Mēs to saucam par projekciju. Tas nozīmē, ka viņš varbūt izliek savas sajūtas uz tevi. Finčs ieplata acis. Projekcija? Kā kino, kad bilde ir uz sienas? Jā, smējās Emīlija. Tikai šajā gadījumā bilde ir viņa sajūtas un ekrāns esi tu. Bet tā nav tava bilde, tā ir viņa bilde. Viņa devās tālāk par rotaļlaukumu un Emīlija turpināja. Pati svarīgākā lieta, ko jāzina, tava vērtība paliek tāda pati, pat ja tu kādam nepatīc. Iedomājies, tev ir zelts kabatā. Ja kāds pasaka, ka zelts nav vērtīgs, vai tad tas kļūst par akmeni? Nē, iesaucās Finčs, tas joprojām ir zelts. Tieši tā, Emīlija pamāja. Tu esi zelts, Finčs, neatkarīgi no tā, ko kāds saka. Finča antena iedegās spilgti zaļa, un viņš sajuta siltumu sirdī. Viņš saprata, ka pat tad, ja Ralfs vai kāds cits negrib ar viņu spēlēties, viņš joprojām ir vērtīgs. Viņš piegāja pie smilšu kastes un sāka būvēt milzu pili. Pēc brīža pat Ralfs pienāca to apskatīt, bet Finčs vairs nejūtās atkarīgs no viņa atzinības. Man patīk tava pils, Ralfs negaidīti noteica. Finčs pasmaidīja, paldies, bet zini, man tā patikt arī pat tad, ja tev tā nepatiktu. Emīlija paskatījās uz viņu ar lepnumu, jo zināja, viņš ir iemācījies vienu no svarīgākajām dzīves patiesībām. Finčs un emociju kartes noslēpums. Rīta saulē Emīlija sēdēja savā istabā uz grīdas un kārtoja lielu krāsainu kartona gabalu kaudzi. Uz katra bija uzzīmēta kāda seja, viena smaidīga, cita dusmīga, un vēl cita ar nolaistām uzacīm un asaru pie acs. Tās bija viņas emociju kartes. Tieši tad pa durvīm ieripoja robotiņš Finčs, pīkstinādams un kratot savu antenu, kas mirdzēja ziltganā krāsā. Emīlija, vai mani kaut kas nav kārtībā? Viņš satraukti jautāja. Man iekšējā sistēma rāda, ka jūtos dīvaini, bet es nezinu, kā to nosaukt. Emīlija pasmaidīja. Tas nozīmē, ka mums jāizmanto manas emociju kartes. Redzi, Finčs, cilvēki un pat roboti reizēm jūtas dažādi, un tas ir normāli. Bet, lai saprastu, kā rīkoties, vispirms ir jāzina, kas tā par sajūtu. Viņa izklāja kartes uz grīdas kā lielu puzli. Pirmā lieta, ko psihologi māca, Emīlija turpināja, ir emociju atpazīšana. Ja tu nezini, kā sauc savu sajūtu,
To ir grūti sakārtot galvā. Viņš skatījās uz kartēm. Viena seja bija ar izplastām acīm un lielu smaidu. Tā ir priecīga sajūta, viņš minēja. Jā, Emīlija pamāja. To sauc par prieku. Kad jūties priecīgs, tev ir vieglāk runāt ar citiem, darboties, un pat kļūdas nešķiet tik briesmīgas. Viņa pavēra nākamo karti. Tā bija dusmīga seja. Un šī, viņa jautāja. Viņš pievēra acis, un viņa anteniņa iemirdzējās sarkanīgi. Laikam aizkaitināts. Tu esi ļoti tuvu, Emīlija iesaucās. Tās ir dusmas. Dusmas nav slikta sajūta. Tās pasaka, ka tev kaut kas nepatīk, vai kāds pārkāpis tavas robežas. Bet ir jāiemācās izteikt tā, lai nenodarītu pāri sev vai citiem. Finčs nopietni pamāja. Bet kā ir, ja mana sajūta ir tāda, kā bēdars savilkts, sirds pukst ātrāk un es gribu pazust no šejienes? Emīlija pacēla karti ar nedaudz izbiedētu seju. Tās ir bailes. Tās brīdina par iespējamiem draudiem. Bet reizē mūsu prāts domā, ka draudi ir, pat ja patiesībā viņu nav. Tad mēs varam nomierināties, dziļi ieelpojot un pārbaudot, vai patiešām situācija ir bīstama. Viņa vēl kādu laiku skatījās kartes un mācījās jaunos vārdus – skumjas, izbrīns, lepnums, vilšanās. Katru reizi, kad Finčs atpazina emociju pareizi, viņa antena iemirdzējās spilgti zaļā krāsā. Tad, kad zini, kas tā ir par sajūtu, Emīlija skaidroja, tu vari izvēlēties, ko ar to darīt. Tā ir kā karte, kas parāda, kur tu esi. Bez kartes ir viegli apmaldīties. Finčs nopūtās. Bet šoreiz mierīgi. Zini ko, Emīlija? Man šķiet, ka es gribu izveidot savu iekšējo emociju programmu. Kad sajūta nāk, es atcerēšos karti un izvēlēšos, kā man reaģēt. Tieši tā, Emīlija smējās. Tu kļūsti par savu emociju kapteini. Un tā viņi pavadīja visu pēcpusdienu, radot jaunas kartes, pat tādas, kas rādīja jauktas sajūtas, piemēram, skumji priecīgs vai dusmīgi pārsteigts. Jo dzīve, kā teica Emīlija, ir pilna ar dažādām krāsām, un katra no tām ir svarīga, lai uzzīmētu mūsu stāstu. Finčs un dusmu burbulis. Finčs šorīt pamodās ar sajūtu, ka kāds viņam vēderā ir ielicis karstu kartupeli. Ne īsti sāp, bet kņud un spiež, un viņš nesaprata, kāpēc. Labrīt, Finčs! Emīlija ieskrēja pa durvīm ar 2 maizītēm rokās. Vai tu zini, ka tava antenas gaismiņa šorīt ir sarkana kā tomāts? Zinu, Finčs nočukstēja, bet nezinu, kāpēc. Man liekas, ka manī briest kaut kas kā burbulis, tikai dusmīgs. Emīlija nopietni pamāja. Tas ir dusmu burbulis. Tāds mums visiem rodas, kad kaut kas mūs satrauc. Bet mēs vēl neesam to izlikuši ārā vai sapratuši. Bet es neesmu ne ar vienu strīdējies, Finčs protestēja. Dusmu burbulis var parādīties arī tad, ja tev kaut kas vakar nepatika un tu to nenokārtoji. Vai arī esi izsalcis, noguris, vai tev vienkārši ir slikts rīts. Emīlija smaidot pasniedz viņam vienu no maizītēm. Iedomājies, ka tavs burbulis ir kā ziepju burbulis. Ja to atstāja, tas var kļūt tik liels, ka plīkšķ, un tad dusmas izšļakstās uz visiem apkārt. Oi, Finčs satrūkās. Es negribu nevienu aplipināt ar dusmām. Ko lai es daru? Ir 3 soļi. Emīlija pacēla 3 pirkstus. 1. Pamanīt burbuli. To jau tu izdarīji. Super! 2. Dot tam vārdu. Pasaki sev, es jūtu dusmu burbuli. 3. Izlaist to ārā tā, lai neviens neciestu. Piemēram, ar dziļām elpām, zīmēšanu vai skriešanu.
Es to varu izlaist arī ar robotu dejošanu, viņš ieķiķinājās. Protams, Emīlija iesmējās, ja vien tas nav dejošanas izaicinājums uz citu nerviem. Abi devās uz laukumu, kur Finčs sāka dejot savas smieklīgās robotu kustības. Ar katru soli viņa antenas sarkanā gaisma kļuva oranžāka, tad dzeltena un visbeidzot zaļa. Es jūtos daudz labāk, Finčs nopūtās. Dusmu burbulis pazuda. Emīlija pamāja un zini, kas ir svarīgākais? Dusmas pašas par sevi nav sliktas. Tās tev rāda, ka vajag kaut ko mainīt vai par sevi parūpēties. Galvenais tās neizšaut uz citiem, bet pārvērst par kaut ko labu. Finčs nopietni pamāja un teica, nākamreiz, kad sajutīšu dusmu burbuli, es to pārvērtīšu par robotu ballīti. Abi sāka smieties, un siltā rītā pat putniņi izskatījās, ka dejo līdzi. Stāstiņš Finča emociju termometrs. Finčs pamodās ļoti labā omā. Šorīt viņš bija uzlādējis savas baterijas līdz 100% un jūta, ka diena būs pilna piedzīvojumu. Taču tiklīdz viņš un Emīlija ieradās rotaļlaukumā, sākās negaidīta drāma. Kāds zēns vārdā Ralfs bija aizņēmis šūpoles un nevienu citu tajās nelaida. Es gribu šūpoties tagad, Finčs iesaucās un sajūta, ka viņa antena iedegas sarkanā krāsā. Viņa rokas saspringa un mazi dusmīgi pīkstieni sāka izsprukt no viņas skaļruņa. Emīlija paskatījās uz viņu un mierīgi teica, Finčs, izskatās, ka tavs emociju termometrs tuvojas maksimumam. Mans kas? Finčs pārsteigumā mirkšķināja. Emociju termometrs, paskaidroja Emīlija. Tas ir kā neredzams mēra instruments, kas rāda, cik stipras ir tavas emocijas. Kad tu jūties mierīgs, tas rāda zilu krāsu, kā vēss ūdens. Kad esi nedaudz satraukts vai aizkaitināts, tas ir dzeltens. Bet, kad esi ļoti dusmīgs vai izbijies, tas ir sarkans kā verdoša tēja. Oho! Finčs pieskārās savai antenai. Tad šobrīd man ir verdoša tēja? Precīzi, pasmaidīja Emīlija. Un ja verdošu tēju neatdzesē, tā izšļakstās un apdedzina. Tāpat ir ar emocijām. Ja mēs neapturam tās laicīgi, varam pateikt vai izdarīt kaut ko, ko mēs pēc tam nožēlosim. Viņa paņēma no kabatas nelielu smilšu pulksteni. Kad jūti, ka termometrs kļūst sarkans, dari vienu no 3 lietām. Pirmais. Apstājies un paelpo dziļi 3 reizes. Otrais. Aizver acis un iedomājies, ka stāvi pie vēsa ezera. Un trešais. Pagaidi 1 minūti, pirms dari vai saki kaut ko sliktu. Viņš paklausīja. Viņš dziļi ieelpoja un lēni izelpoja. Tad aizvēra acis un iedomājās, ka viņu ieskauj zili viļņi. Pēc brīža antena mainīja krāsu no sarkanas uz oranžu, un tad uz dzeltenu, un beidzot kļuva zaļa. Tagad jūtos daudz labāk, viņš sajūsmināts iesaucās. Man pat nav dusmu uz Ralfu. Tieši tajā brīdī Ralfs nošūpojās pēdējo reizi un pats piedāvāja. Finč, vai gribi tagad tu? Es jau pietiekami ilgi šūpojos. Finč pasmaidīja. Paldies! Un pirms uzliekt uz šūpolēm, viņš čukstus piebilda. Emociju termometrs ir mana jaunā, slepenā superprasme. Finčs un dūmu mākoņu rūķis. Robotiņš Finčs bija ļoti īpašs. Viņam bija maza antena uz galvas, kas mainīja krāsu atkarībā no viņas sajūtām. Kad viņš bija priecīgs, antena iemirdzējās zaļi. Kad viņam bija bail, tā kļuva zila. Bet, kad viņš sadusmojās vai apvainojās, antena kļuva spilgti sarkana kā tomāts.
Vienā saulainā rītā Finčs steidzās uz rotaļu laukumu, kur viņu jau sagaidīja draudzene Emīlija. Viņa bija 7 gadus veca meitene ar gaiši brūniem, mazliet lokainiem matiem un acīm, kas vienmēr staroja ziņkārē. Šodien viņa bija uzvilkusi dzeltenu kleitu ar kabatiņām, kurās vienmēr atradās kaut kas interesants – zīmulis, maza gliemežvāku kolekcija un cepums, jo nekad nevar zināt, kad pēkšņi sagribēsies uzkost. Čau, Finč, viņa teica, šodien spēlēsim noķer vēju. Bet Finč bija pārliecināts, ka viņš skrien visātrāk un gribēja būt komandas kapteinis. Tikmēr citi bērni nolēma, ka kapteine būs Emīlija. Finč sajuta, kā viņa antena pamazām sasilst. Tā kļuva sarkana. Nu, tas nav taisnīgi, viņš iesaucās un piecēlās kājās, salicis rokas krusteniski. Es arī gribēju būt kapteinis. Viņš juta, ka krūtīs sāk celties tāds kā dūmu mākonis. Tas ir tas brīdis, kad bērniem parasti gribas kliegt, dusmoties un pat pamest spēli. To sauc par emociju vilni. Emīlija piegāja pie Finča un nopietni paskatījās. Vai tu zini, kas notiek tavā galvā, kad tu sadusmojies? Viņa jautāja. Finčs paraustīja plecus. Vienkārši viss liekas ļoti slikti, it kā kāds būtu izslēdzis gaismu. Jā, Emīlija pamāja. Kad mēs dusmojamies, mūsu smadzenēs darbojas tāda kā trauksmes signalizācija. Tā ir laba, ja ir briesmas, bet rotaļu laukumā briesmu nav. Tad šī signalizācija tikai mūs apmāna. Viņš ieelpoja. Tad ko man tagad darīt? Es jūtos kā katliņš, kas tūlīt uzvārīsies un uzsprāgs. Emīlija nopietni pamāja un izvilka no kabatas cepumu. Pirmais triks ir apturēt to katliņu. Kad jūti, ka dusmas tuvojas, apstājies un izdari 3 lēnas, dziļas ieelpas. Tas ir kā nospiest pauzes pogu. Finčs pamēģināja. Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Un antena jau kļuva oranža, nevis sarkana. Redzi, viņa teica, tavs prāts nomierinās, un tad tu vari sākt domāt skaidrāk. Otrs triks ir pajautāt sev, vai šī lieta būs svarīga arī pēc 5 dienām? Viņš padomāja, laikam nē. Pēc 5 dienām es pat neatcerēšos, kurš bija kapteinis. Tad Emīlija pasmaidīja. Un 3. triks – iedomājies savas dusmas kā mazu rūķi, kas pūš dūmus tavā sejā. Katru reizi, kad tu ieelpo dziļi, tu pūt viņu tālāk, līdz viņš izgaist. Viņš sāka smieties. Manējais rūķis izskatās kā miniatūras virtuves šefpavārs, kurš nejauši apdedzinājies. Un kamēr viņi abi smējās, antena iemirdzējās atkal zaļi. Spēle turpinājās, un Finčs pat atklāja, ka būt par spēlētāju, nevis kapteini, ir arī jautri. Viņš varēja skriet, cik ātri vien gribēja, un neviens neprasīja viņam dot pavēles. Šī stāsta mazās gudrības. Emociju vilnis. Tā ir sajūta, kas pēkšņi pārņem visu prātu, bet pāriet, ja dod sev laiku. Pauzes poga. Dziļas ieelpas palīdz nomierināt trauksmes signalizācijas smadzenēs. 5 dienu jautājums. Ja lieta nebūs svarīga pēc 5 dienām, tā nav vērta tavu dusmu.